Lai atskatītos uz paveikto vairāk nekā 15 gados, Borisa un Ināras Tetereva fonds Valmieras teātrī pulcēja cilvēkus un organizācijas, ar kuriem kopā īstenotas nozīmīgas iniciatīvas kultūrā, sociālajā jomā, kopienu attīstībā, dzīvnieku aizsardzībā. Viena no fonda atbalstītajām programmām, kurā ir liela atsaucība arī Vidzemē, ir Pats savam saimes galdam, kas sniedz atbalstu, lai iegādātos sēklas, darba rīkus, tādējādi rosinot gādāt pārtiku pašu spēkiem. Mūsu projekta nosaukums ir tā kā no kaķīšu dzirneviņām labais vairo labo. Un jāsaka, ja pirms šiem 8 gadiem iesākumā bija 10 ģimenes, un šobrīd jau mēs spējam atbalstīt 37 ģimenes. Un vispār šī fonda tā būtība, tā ir tāda ļoti emocionāli spēcīga vide. Ja tagad pasaulē ir tik daudz ļaunuma, tad šī ir tāda labestības sala, kas dod cerību, prieku, vieno mūsu iekšējo kopienu. Kopienas stiprināšana, to kā galveno ieguvumu uzsver vai visi programmas dalībnieki. Pateicoties šim fondam, mums ir 3 projekti atrisināti Smiltenē. Un pēdējais projektiņš Pats savas saimes galdam palika par tradīciju. Un 5. gadu jau mēs piedalījāmies un ļoti veiksmīgi. Ļoti daudz pavadām kopā laika, jo lielākā daļa tā ģimenes ar bērniņiem. Un viņi arī ieinteresēti, lai būs kaut kas ne tikai uz galda, bet arī dvēselīgi. Šim projektam ir ļoti liela piekrišana un cilvēki nāk un mums ar katru gadu ir aizvien vairāk dalībnieku. Viņiem tas ir vajadzīgs, viņi to grib. Ar visiem bērniem ģimenes, manuprāt, tas tiešām ir ļoti, ļoti vērtīgs izdomājums, Marek, ļoti. Turpināsiet? Noteikti. Jā. Un mēs, protams, novērtējam vietējos koordinātorus, kas uzņemās apkopot savā pagastā vai pilsētā šos cilvēkus, kuri ir gatavi rosīties savos dārzos. Un tas ir ļoti svarīgi, jo Rīgā un Jūrmalā es un Ināra mēs jau varētu daudz sapņot, cik labi būtu, bet ja nebūtu pretī vietējās organizācijas un rosīgie cilvēki, nekas jau nenotiktu. Labdarības fonds tika nodibināts pirms 16 gadiem ar vēlmi atbalstīt sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas, un tās ir ļoti dažādās jomās, sākot ar Rundāles pils restaurāciju, atbalstot mākslas norises un līdz pat labdarības virtuvēm un palīdzībai dzīvniekiem. Jūs neticēsiet, es tagad sēdot zālē un skatoties, domāju, ak, Dievs, pa kuru laiku mēs esam paspējuši tā uzdarboties. Paldies, Marek, tas priekš mums arī bija pārsteigums, godvārds. Kad tu dari to katru dienu, tu kaut kā to neapzinies. Bet tā, ka tev pēc tam no malas parāda, kas viss ir izdarīts, mani aizkustināja. Paldies. Es domāju, ka man ir paveicies ar maniem cilvēkiem, ar maniem darbiniekiem. Bez viņiem nekas tāds nevarētu notikt, jo mana fantāzija tik plaši neaizsniedzās. Veiksmīga sadarbība ar fondu izveidojusies arī Valmieras teātrim, kuras rezultātā tapuši jau 13 jaunie studējumi. Pēdējais no tiem, ko varēja noskatīties arī pasākuma dalībnieki, Rudolfa Blaumaņa skrodardienas Silmačos. Tagad parakstīta jauna sadarbības vienošanās turpmākajām 2 sezonām. Es tiešām esmu laimīga. Laimīgi tāpēc, ka mēs, kā Valmieras teātris, esam uzņemti tik milzīgā, skaistā, labu darošā saimē. Mecenāte Ināra Tetereva šo turpmākā atbalsta sniegšanu vērtē lakoniski. Viņi taču sevi ir parādījuši, visur viņi sevi ir parādījuši. Kritika taču ir vienkārši viņus izcēlusi. Gan Spēlmaņa naktī, nominācijās visādās viņi tur ir, gan kilograms kultūras, tur jau ir cik jau 3 kilogrami. Viņi ir, bet ja ne viņus, es nezinu, kāpēc ne viņus. Manuprāt, viņi patreiz sev parāda izcili skaisti, labi. Teātrim šis atbalsts ir būtisks no vairākiem aspektiem. Atrodoties Valmierā, mēģinot saglabāt to biļešu pieejamību, biļešu cenas tādā
tādā mērogā, lai viņas būtu pieejamas. Nevaram atļauties celt biļešu cenas, bet iestudējuma izmaksas aug, un ja mēs gribam kaut ko vērienīgu, tam ir vajadzīgs atbalsts. Kaut arī sezonā ar Teterevu atbalstu top 4 vai 5 iestudējumi, ir pilnīgi skaidrs, ka arī pārējie, kas mums top sezonas laikā kā 10, 11 jaunie studējumi, skaidrs, ka arī tie pārējie nevarētu tapt tādā kapacitātē, kā viņi top, ja nebūtu tas atbalsts tiem 5. Šajā pasākumā, novērtējot teātra direktora Evitas Ašerādenes ieguldījumu Latvijas teātra mākslas stiprināšanā un Valmiešu teātra attīstībā, viņai tika pasniegts Borisa un Ināras Teterevu fonda augstākais apbalvojums Goda zīme.